Kad sevi atdali no noteiktiem cilvēkiem, arī labvēlība tos atlaiž, jo tev ir Dieva labvēlība. Cilvēki saņem labumu, kas ir pār tavu dzīvi, un ja Dievs tevi atdala no viņiem, vai tu sevi atdali no viņiem, labvēlība aiziet kopā ar tevi. Kādi cilvēki to pamana? Kad tu atklāji, ka notiek aizdomīga izturēšanās tavā ģimenē, draugu lokā, darbā un sevi atdali, tu sāc redzēt patiesās cilvēku krāsas. Cilvēki parāda, kā patiesībā jūtas par tevi. Sākumā ēnaini redzi cilvēkus, bet kad atdalies pilnībā, tad zini, kara darbības sākas, burvestības uzbrukumi kļūst stiprāki. Kad sevi atdali, uzbrukumi kļūst stiprāki, jo tiem nav pieeja pie tevis. Kad cilvēks vēlas tev tīši traucēt, kaitēt, viņam daudz vieglāk izpildīt savu uzdevumu, kad tu esi viņam apkārt, blakus. Kad ir pieeja pie tavas dzīves, kad ir informācija, kura viegli pieejama viņiem, kad informācija noņemta no viņiem un nav pieeja kā iepriekš, viņi saprot, ka kopš tu aizgāji, viņi nespēja izsūkt no tevis, nevar izsūkt enerģiju, negūst labumu no tava svaidījuma. Kādi cilvēki smaidīgi, laipni, vēlas parunāt un padzert kafiju, iet pastaigā, un tev patīk šis cilvēks, bet tad Dievs tev kaut ko parāda par šo cilvēku, lai esi uzmanīga no šī cilvēka. Tu vairs neatveries viņam. Sākumā bija kā atvērta grāmata, bet kad Dievs parāda cilvēku un kādas lietas, tu atkāpies un viņš to jūt. Nav vairs tāda informācija, tad parādās cilvēka īstās krāsas. Dievs nav spējīgs atbrīvot specifiskas svētības tavai dzīvei, jo esi apkārt nepareizajiem cilvēkiem, nepareizajās attiecībās, draudzībās vai pat ģimenes locekļu vidū, kas nevēlas tev labāko. Šie cilvēki saprot tavu uzdevumu, bet nesaprot, cik liels uzdevums būs, bet jūt, ka sasniegs kaut ko lielu dzīvē. Kamēr tu viņiem apkārt esi, tu vari būt iesprūdusi, iet grūtam laikam cauri, būt bēdīga, depresijā, daudz kam iet cauri. Viņi joprojām redz, ka tu pārvarēsi šos apstākļus. Viņi spējīgi redzēt, lai gan Dievs vēl nav izlējis svētības pār tevi, kā gribētu. Viņi redz labvēlību pār tevi. Viņi redz lietas, kurām vajadzētu tevi iznīcināt, tu izdzīvoji. Viņi redz, ka, lai arī cik ļoti esi iestrēgusi, Dievs vienmēr nāk un svētī tevi, lai tu tiktu cauri. Kādi to sauc par veiksmi, bet pēc laika saproti, ka tu esi citāda un kā ar tevi ir citādi, kā ar tevi ir Dieva labvēlība. Kādi no viņiem zina, ka tu nepiepildīsi savu aicinājumu vai mērķi, tāpēc, ka viņi ir tavā dzīvē. Tāpēc, jo ātrāk tu noņemsi viņus no savas dzīves, tu redzēsi, ka viss sāk krist savās vietās. Tu pamani tos pašus apstākļus, ar ko saskaries, kamēr viņi ir tavā dzīvē, kamēr viņiem vēl tev pieeja. Komunicē ar tevi, šie apstākļi vairs neeksistē. Kad atdalies, svētības nāk tavā dzīvē, viss notiek viegli priekš tevis. Kad tu to sapratīsi, tu vairs nekad neej atpakaļ pie viņiem. Saproti, saites pilnībā jānogriež. Viņi pret tevi ir jauki, izliekas, lai tu nekad viņus neatlaidi, un viņi zin, ka tad Dievs neizlies visas svētības, izrāvienu, kas tev jāsaņem, jo viņi vēl tavā dzīvē. Viņi zin, ka Dievs tos redz, viņi zin, ka to, ko dara, ir nepareizi, zin, ka Dievs tos vēro, tāpēc, ka viņi zin, ka ja vairāk viņi paliek tavā dzīvē, mazākas iespējas, ka Dievs tiešām atbrīvos svētības pār tevi. Viņi izvēlas to darīt, izvēlas censties turēt sevi pievienotu pie tevis. Viņi ļoti noslēpumaini par to, ko dara tev aiz muguras un kā patiesi jūtas par tevi, jo zin, tiklīdz tu to uzzināsi, atmaskosi un atdalīsies, tad viss, viņi zin, ka Dievs tevi ne tikai pasargās, bet arī, ka tu sasniegsi to, kas tev ir jāsasniedz. Esi prom no viņiem.
Viņi arī zina to, ka Dievs izlies pār tevi svētības. Tu redzēsi atlīdzību savam smagajam darbam. Viņi cenšas bloķēt iespējas esot saistīti ar tevi. Tiklīdz tu atdalies, viss kļūst grūtāk. Uzbrukumi, jo vairs nespēja izlikties. Viņi zina, ka tu esi atmaskojusi viņus un viņi vairs nav pievienoti tavai labvēlībai. Kad pirmo reizi sevi atdali, tie spēlē upuri, saka, ka mīl tevi un nav neko sliktu izdarījuši. Tēlos, ka vēlas labāko tev. Kamēr esi atdalīta no viņiem, tu sevi jautā, kāpēc es sevi atdalīju, varbūt es kļūdījos par šiem cilvēkiem, varbūt tie neuzbrūk man. Tev viņi ir jāatlaiž. Viņi zina, ka tu zini, tāpēc sevi atdalīji, bet viņi cenšas savaldīties, cenšas tevi pārliecināt, ka to, ko tu jau zini, ir meli, lai tevi manipulētu atpakaļ savā klātbūtnē. Jo vairāk paliec tālu no viņiem, jo vairāk Dievs sāk tev atklāt. Kad atdalies, tad vairāk apstiprinās, ka viņi centās tīši kaitēt, un apjukums bija dēļ tā, kā viņi rīkojas. Nejaukā izturēšana apklāta ar jaukumu, lai apjūts. Kad saprot un zina, ka nenāks atpakaļ, tad notiks smagākas lietas, pilna maska nokritīs un nespēja izlikties. Un tad tagad, jo dēļ tā viņi zina, ka nav vairs iespējas viņiem pļaut tavu svaidījumu, nav iespējas, kā ar tevi atjaunos savienojumu, nav iespējas viņiem spēlēt tavā sejā, izmantojot tevi un manipulējot ar tevi, jo tu zini pilno patiesību, un tas ir tas, ko visu laiku centās novērst. Tie centās novērst tevi, lai tu neatklāji, kas viņa patiesībā ir, bloķēt tevi no izrāvieniem un labvēlības. Viņi zināja, ka viņi ir šie apstākļi, un kamēr ir tev apkārt klātesoši, ilgāk izraisīs atlikšanu tavā dzīvē. Atdaloties, jūties vientuļa. Tā pat ir svētība. Dievs tevi sargā un sargā iespējas, kas ir tavā ceļā. Tavas dāvanas sargā veselo saprātu, emocijas, emocionālo, mentālo, garīgo stāvokli. Dievs ievedīs pareizo cilvēku tavā dzīvē un kuri pelnījuši pļaut no tavas labvēlības. Kad Dievs zina, ka cilvēki tev apkārt nav pelnījuši labumu no tās labvēlības, Dievs tevi nesvētīs un neizlies tā, kā to vēlētos, jo Dievs nepiešķir atlīdzību ļaunajiem. Esot nepareizajās attiecībās, ko Dievs nav tev paredzējis būt, un šī persona tevi iztukšo, un tur tevi apkārt tikai tāpēc, ka zina, ka esi izredzēta un svaidīta, un tai pašā laikā zina, ka nevar pļaut no tavas labvēlības, jo Dievs nesvētīs tevi tā, kā grib svētīt, jo esi vēl ar šo cilvēku. Viņš izmantotu to savam labumam. Ir labi piedot, bet nevar visus ņemt atpakaļ savā dzīvē, jo tie uzliks blokādi saņemt tev savas svētības. Jo Dievs nesvētīs, ja viņš tavā dzīvē. Kāds būs mierā ar ideju, ka tu netiec svētīta, jo viņš ir tavā dzīvē? Dievs atvedīs īstos cilvēkus tev apkārt. Ebrejiem 7, 1-6. Kad blakus abi cilvēki, kuriem ir labvēlība, tie svētī viens otru. Dievs grib, lai esi saistīta ar cilvēku, kas pelnījis būt svētīts ar svētību, kas pār tavu dzīvi. Dievs negrib svētīt ļauno cilvēku, kas tev blakus. Turi sevi distancē no cilvēkiem, no kuriem Dievs tevi ir atbrīvojis un teicis, lai neesi ar viņiem, lai tu būtu svētīta. Tiem ir jābūt ārā no tavas dzīves. Kad būs tev īstie cilvēki apkārt, tu saņems labvēlību no šiem cilvēkiem, un šie cilvēki saņems no tevis.